Tad nav brīnums, ka te ir 300. Es domāju, ka tās vienas durvis ir viens pagrabs un viss. Tas tā ir tikai uz eju. Es tur arī biju. Daudz saplīsušas sveces. Ja viņi iet tur tālāk, tad viss baisākā. Don't look behind you. Oh. Look behind you. Pīķa dāma parādies. Pīķa dāma parādies. Unikāli. Jā. Šito visu pārbūvēt pa viesnīcu. Es gribētu tā. Kā tu te apkuries, laiks? Nu, Tajās ledus istabās. te jau nav nekas no koka. Mierīgi var ugunskurs vērtīt. Mēs divreiz apmaldījāmies. Jāiet ir tur, kur ir trepītes. No trepītēm jāpagriež pa labi, un tad tur reko var redzēt, ir tiltiņš. Mēs tīdām pāri grāvim, var atnākt normāli civilizēt. Tālāk taka aiziet pilnīgi normāli. Un mēs gājām. Gājām pa tur. Turien. Ok. Ieraug lapas un tā kā what, vai ne? Ieraug tik liela, visam ir brīvs, tu posties tik liela lapa. Bet tas arī kaut kāds dīvains koks, jo krava lapas, taču nav tādas formas. Tas nav krava, man liekas. Tas Tas drīzāk tā kā ozols, bet Jā. viņam ir apaļas maliņas. A šitam nav. Mums dārs arī ir iesādīts tāds ozols, bet mums nav tik lielas lapas. Un šī ir vēl lielāka. Tik daudz. Forši. Izskās reāli, ka kāds būtu piemēslojis vienkārši. Šī vietiņa mežā rīktīgi forša. Te varētu kādu pasaku filmu filmēt, strautiņš tā, koki sagāzušies, milzīgas lapas uz zemes, viss ir dīvains. Man liekas, ka totāli nepopulāra vieta. It kā vietiņa, kura staigāt, taciņas ir. Bet ir tik daudz sagādies, pilnīgi tā kā neviens neko nav ne tīrījis, ne darījis. Baigi forši. Ejiet, ejiet.
jautājums skatītājiem, kurš var atbildēt, kāpēc meža vidū ir šī salas, šie kampari, ka šeit ir upe un piekļūt nekādi nevar. Varbūt tur ir bijis mazs slieksnīts apakšā, bet diez vai tas neliekas loģiski, ka tev nāktos kāpt lejā pie upes un tad tu tiec savā kambarī iekšā. Lūdzu, kurš no jums tur ir gudrākais antropologs un var izstāstīt šo fenomenu? Lai gan varbūt var tur nokāpt, tā neiekāpt un tad iziet pa koridoru. Nē, paies priekš pasties, tur ir taka vai nav? Ir taka? Normāli taka. Nav jābūt, bija mēs kaut kur nepareizi aizgājām. Mēs virzamies pusceļā nost no mūsu maršruta gar upi, jo mēs sākumā nepareizi aizgājām 3 reizes, jo šī vieta, kur mēs ejam, tos maršruts viņš nav atzīmēs nekādā veidā. Un tā kā paliek jau, saule jau iet uz rietēšanu, tad mums vēl paukuši kaut kādi 3 kilometri līdz automobīlim, un mēs taisam shortcutu caur mežu pa oficiālajām taciņām, kas ir redzams Jāņsētas kartē. Pasasīt, ka ļoti garlaicīgi riet ir. Tas bija viss? Jā. Tom, tev var garlaicīgi? Nē. Toms, tu gribi tēju? Man patika. Es esmu galā. Man patika. Tu gribi tēju? Jā. Es arī izstāstīju anekdoti. Kā tagad jāatceries kādu? Izstāstīt? Nu, stāst. Ok, blondīni iet veikalā. Jautā, vai drīz nopirkšos tosteri? Viņa saka, blondīnā mēs neko nepārdodam. Labi, uzvelk melnu parūku, iet atpakaļ veikalā, jautā, vai drīz nopirkšos tosteri? Mēs neko blondīnām nepārdodam. Blondīni nobrīnās, iet atpakaļ. Nākamajā dienā ar brūnu parūku. Atkal nāk iekšā, jautā, vai drīz nopirkšos tosteri? Neko blondīnām nepārdodam. Blondīni jautā kasierim, bet kā jūs zināt, kas ir blondīni? Tādēļ, ka tās televizors nevis tosteris. Kur ovācijas? Tu iznāc, pats pirmais no paša rīta iznāc pagalmā un sāc darīt šo lietu. Un visās mājās atbalsojas tās kājas. Visi nelaimīgi. Visi pamodušies cečos no rīta brīvdienā. Kā tajā filmā? Выходи, мы будем на качелях. Катя, выходи! Аня, ты дома? Я kūšaju. Tātad mūsu maršruts, ko mēs gājām, mēs viņu bišķi izmainījām, bet tāpat mēs nogājām 6 kilometrus, 3 stundās un iztērējām 270 kalorijas. Jāsaka, ka vispār to maršrutu var atstāt noslēpumā, jo vieta ir baigi foršā, tur nav piesāļums, nav nekas sabojāts un var redzēt tādas vietiņas, kur citur nav redzētas. Pastaigi ir diezgan sarežģīti, ja kāds tomēr atklāja, kur mēs gājām, tad jums jāvelk zābaki, jo viss ir dubļains un iet ir diezgan grūti. Lai noiet visu maršrutu, dažiem, ka mums vajadzētu vairāk laika, stundas 4-5, lai gan likās, ka būs baigi vienkārši. Tas arī viss. Tā.